Sveicināti visi! Prieks redzēt gan klātienē, gan arī zinu, kad daudzi būs attālināti. Tātad šodienas tēma ir labbūtība un kā to var pēc iespējas vairāk uzlabot, lietojot ētriskās eļļas. Tātad, tas vārdiņš labbūtība nāk no angļu valodas well-being, un tas ietver visu ķermeni kopumā. Tātad runa ir gan par fizisko, gan emocionālo, gan garīgo stāvokli. Tātad mani sauc Arita Elizabete Rubena. Pēc profesijas esmu angļu skolotāja, bet jau esmu tik ļoti aizrāvusies ar ētriskām eļļām, ka vēlos arī izglītoties par aromaterapeiti. Pašlaik meklēju, kur var studēt tieši. Es negribētu tādus kursus, bet tieši tādu zinātnisku pieeju šai jomai. Pagaidām esmu atradusi tikai vienu Liepājā opciju, tāpēc gaidu, kad arī Rīgā kaut kur tuvāk būs. Tātad, mani jau, cik es atceros sevi tādā brieduma vecumā, ir vienmēr interesējuši vides un ekoloģijas jautājumi. Līdz ar to esmu, bijusi tādos veselīga dzīvesveida meklējumos jau labi sen. Esmu daudz ko jau izmēģinājusi un pēdējos 2 gadus lietoju ētriskās eļļas. Un esmu tik ļoti patīkami pārsteigta par to, cik tās ir efektīvas un arī draudzīgas vidē, jo tās arī nāk no vides, no dabas. Un tātad mēs arī šādā veidā savā mikroklimatā aizsargājam arī dabu un nepiesārņojam tik daudz. Un cik tās, ja tiek lietotas autentiskas ētriskās eļļas, cik viņas ir efektīvas gan sejas kopšanā, gan ādas ķermeņa kopšanā, gan matiem, gan tīrīšanas līdzekļiem, gan veļas mazgāšanai, grīdas mazgāšanai un arī dārzam, un tātad tik plašs pielietojums, un tāpēc es gribu ar jums padalīties vismaz ar mazliet. Es zinu, ka es varu aizrauties, es ceru, ka es paspēšu pateikt galveno. Tātad man ir arī Instagram konts well.being.essentials un arī YouTube kanāls lēnām top, arī ar šādu pašu nosaukumu. Tad kāpēc tad par tām ētriskām eļļām tik ļoti svarīga ir kvalitāte? Jo, diemžēl, tirgū ir atļauts pārdot ētrisko eļļu ar uzrakstu, ka tur ir 100% ētriskā eļļa, tad, ja tur ir tikai 5% šīs īstās ētriskās eļļas. Ja ir vismaz 5% iekšā īstās ētriskās eļļas, tad ražotājs ir tiesīgs rakstīt Pure Essential Oil uz šīs etiķetes. Un tas diezgan ir ļoti maldinoši, jo cilvēks no malas, kurš nepārzina visas nianses, viņš uzticās, ka tur rakstīts, un viņš domā, ka viņš ir nopircis 100% īstu, autentisku ētrisko eļļu. Bet, kā redzam, arī šī piramīdā, diemžēl vislielākais skaits ētrisko eļļu, kas pārdodās veikalos, ir sintētiski ražotas. Tātad sintētiskās ētriskās eļļas, viņas gan var diezgan viegli atpazīt, tur parasti nav latīniskā nosaukuma, tur arī ir tādas ļoti dīvainas ētriskās eļļas, kuras īstenībā nevar nemaz iegūt kā ētriskās eļļas, jo ētriskās eļļas var iegūt tikai no auga vai nu mizas, vai zaļās daļas, vai piemēram, citrusaugļiem, vai ziedi. Citrusaugļiem tā var būt arī mīza, bet, piemēram,
kaut kāda meloņu vai banānu vai zemeņu ētriskā eļļa, vispār nav iespējams tādu dabūt. Tā nav ētriskā eļļa, tas var būt kaut kāds tur, nezinu, tur kaut kāds nevis novārījums, bet kaut kāds cits līdzeklis, bet noteikti ne ētriskā eļļa. Tad ir parfīmi, kas ir tā kā vairāk uz smaržu tendēts. Tas arī nav, diemžēl, dabisks. Tur var būt kaut kāda ļoti maza daļiņa dabiska. Tad jau drošā vieta ir atšķaidītās ētriskās eļļas šeit pa vidu. Tās arī ir gana daudz, bet tātad viņas tiek atšķaidītas. Tātad tur var būt bāzes eļļa, un tad šī īstā ētriskā eļļa, labā ziņa, ka šīs vismaz nerada nekādas ne vides, ne organisma kaut kādas veselības problēmas īstenībā, vai saindēšanos, tad atšķaidītās to jau nedara. Vienīgais, kad jūs tiekat maldināti, ka jums ir 100% tīra ētriskā eļļa, kura nemaz tāda nav. Un tas tiek darīts tāpēc, ka šo dārgo izmaksu dēļ un cilvēkiem tad pieejamāk šķiet nopirkt šīs atšķaidītās eļļas. Tad ir nākošā, kas ir vēl tuvāk autentiskajām, ir izmainītās. Tās jau ir tā kā īstas ētriskās eļļas, bet tiek pamainīts kaut kas, kas, piemēram, pircējam īsti nepatīk. Ja? Piemēram, ja tas ir dabisks produkts, tāpat kā, mums negaršo kaut kādi zāļu tējas noteiktas vai kaut kas tāds, un tad ražotājs izdomā, ko tur pielikt klāt, lai tad garšotu, lai pirktu. Ja? Tāpat līdzīgi ir ar ētriskām eļļām, kad izmainītās ētriskās eļļas ir tās, kad tiek noņemts kaut kāda nots vai kaut kāda smaržas tāda īpatnība, kas it kā mazliet varbūt var atgrūst no sākuma, bet kas tad tur notiek? Tad, ja tā ētriskā eļļa tiek izmainīta, tad viņa terapeitiski un tā, kā viņa iedarbojas uz mūsu organismu, viņa vairs nedarīs to darbiņu, kā viņa darītu cītīgi, ja viņa būtu autentiska. Un tad pēdējā, protams, tā pati labākā ētrisko eļļu klase ir autentiskās ētriskās eļļas, kuras ir apmēram 2% tiek pārdotas vispār tirgū pasaules. Tātad pie tām arī pieder ētriskās eļļas, par kurām es stāstīšu. Vēl ir arī citi ražotāji, bet es arī pastāstīšu, kāpēc tieši man patīk Young Living ētriskās eļļas, kāpēc es esmu izvēlējusies tās. Un šis ir svarīgākais iemesls, kāpēc es esmu izvēlējusies Young Living ētriskās eļļas, tāpēc, ka tā ir viena no retajām kompānijām, kura pārdod savu produktu, kurš ir iegūts no sēkliņas līdz pat korķīša aiztaisīšanai, tad seed to seal, tieši vienā kompānijā, Young Living. Viņi tātad neko nepārpērk, neko nesūta tālāk uz kādu citu kompāniju, lai tie turpinātu darbu. Viņi paši atbild par visām produkta ražošanas stadijām, sākot jau no pat sēkliņas. Un vēl, kas svarīgāk ir ne tikai, ka viņi vienkārši to dara no paša sākuma līdz beigām, bet kad tiek rūpīgi atlasītas gan sēklas, gan arī, piemēram, klausījos video, kur stāstīja par lavandu laukiem Francijā, kad izrādās šis lavandu lauks ir pēdējais, kurš stāda lavandas no sēklām, nevis no tiem augiem, kad nogriež un tā kā pavairo ar stādiņiem, bet tieši no sēklām un rūpīgi atlasītām bioloģiski audzētām sēklām. Young Living arī ļoti skrupulozi skatās, kāda ir augsne, kurā aug augi,
Tātad Young Living pašiem jau ir fermas no 1994. gada, kā viņi ražo. Un viņi arī izīrē no fermeriem, kas dod pirmkārt iespēju strādāt, atrast darba vietas dažādās pasaules malās. Un viņi izīrē šīs fermas, šo zemi no laukstrādniekiem par atbilstošu samaksu, kas man arī ļoti ir būtiski, kad viņi neizmanto lētā darba spēka pieeju, kā arī tās maznodrošinātās valstīs, ja šī vietā aug kāds augs, kas tiek izmantots ētriskām eļļām, tad viņi saņem arī atbilstošu samaksu, kā jebkurā citā valstī tas tiktu audzēts. Tātad šī arī novākšana tiek ievērota tādā kārtībā, ka tas netraucē augam. Ir augi, kuri jānovāc specifiskā laikā, ir augi, kuri ir jānovāc ar rokām, piemēram, kā ilangi ziediņi, un tas viss tiek ievērots. Arī šīs destilācijas vietas ir tieši blakus fermām, jo ir ļoti būtiski, lai augs nezaudējot šīs vielas, viņš tiktu destilēts tieši blakus, kur viņš aug, nevis viņš tiek ilgstoši pārvadāts kaut kur. Tas uzreiz atkal mazina šo kvalitāti. Un kas vēl svarīgi, kad tad, kad ētriskās eļļas jau ir destilētas, viņas vēl tiek, ja nemaldos, ap 70 testiem tiek veikti uz vienu šo partiju, kas ir saražota, un ir testi, kas ir veikti iekš Young Living laboratorijām, un ir arī ārējās laboratorijas ne no Young Living, kuras apstiprina, ka šī ētriskā eļļa ir atbilstošas kvalitātes, droša lietošanai. Un tātad šis garants, jā, es ceru, ka viņi noturēsies, kad laika gaitā, kā parasti bieži vien kvalitatīvas firmas ir spiestas pāriet uz kaut kādu mazāk kvalitātes pieeju savā ražošanā, lai varētu iztikt. Es ceru, ka viņi tiešām noturēsies un turpinās šo augsto latiņu turēt, jo tas ir tik svarīgi. Tātad te arī tie visi posmi, par kuriem tikko stāstīju. Un tātad, kā mēs lietojam ētriskās eļļas? Tātad ētriskās eļļas mēs varam lietot aromātiski, tas ir pirmais un nemaz svarīgākais, jo ētriskās eļļas, autentiskas ētriskās eļļas tiek caur ožu, caur smaržu, tiek pie mūsu emociju centriem smadzenēs. Tātad 21 sekundžu laikā ir izpētīts, kad tiešām mēs ieelpojot saņemam šos tādus tā kā hormonālos signālus caur ētriskām eļļām, kuri palīdz mums vai nu nomierināties, vai nu tieši tā kā uzmundrināt sevi, ja ir tāds pagurums un ir vēl diena priekšā, ko strādāt, vai nu fokusam, piemēram, man mācības, vai es kā skolotāja, kad mācu citus, vai kad pati izglītojos, un kad ir vajadzīgs šis tāda prāta skaidrība, mundrums, tad ir ētriskās eļļas, kas to dara. Vai nu atkal, kā arī šobrīd man ir mazliet aizsmukusi balss, tātad elpceļus, piemēram, atbalstīt miegu, ja lai miegs būtu kvalitatīvs. Ir arī dažādi interesanti ētrisko eļļu maisījumi Young Living, kur ir īpaši domāti gan, piemēram, attēlā redzams ir inner child, iekšējam bērnam, tad present time, tā kā, lai būtu šeit un tagad, un valor, ko mēs redzam attēlā, šī saucās drosmes eļļa, ja, viņa tātad palīdz tad, kad ir kādi jauni izaicinājumi vai kādas darba intervijas vai kādas tādas jaunas pieredzes priekšā, kad mazliet satraucamies. Jā. Tātad aromātiski mēs noteikti varam tās lietot. Otrais veids, kā mēs tās varam lietot, tas ir uz ādas. Āda ir lielākais
cilvēka orgāns, un ēteriskās eļļas, to molekulas ir tik maziņas, ka viņas tiešām tiek cauri gan virsējam ādas slānim, gan dziļākajam līdz pat mūsu asinsritei. Tātad tas nav nekas tur, ka tur pasmērē kaut ko un ka tur nekāds placebo efekts, bet tā ir tīrākā anatomija, kad tā ēteriskā eļļa caur ādu, smērējot uz ādas, šīs autentiskās ēteriskās eļļas, viņas nonāk mūsu asinsritē un tiešām palīdz. Es jau vairākas, sanāk, jau kopš paša sākuma, gandrīz jau 2 gadus, lietoju pati savu paštaisīto sejas serumu, un mana āda tiešām ir uzlabojusies, un es saņemu komplimentus visu laiku par savu ādu, ka tev tik laba āda, tev tā, man 10 gadus atpakaļ tāda nav bijusi, jā, kad bija noslēdz uz visādiem izsitumiem un bija tāda blāva, un tagad arī ir izsitumi, attiecīgās tur mēneša fāzes laikā, bet tas ir ļoti minimāli salīdzinot, kā tas bija agrāk. Tad trešais veids, kā lietot ēteriskās eļļas, ir iekšķīgi, bet šeit gan es piezīmēšu, ka es par šo varu garantēt tikai tiešām Young Living ēteriskās eļļas. Es nezinu, kā ar citām, jo Young Living kvalitāte ir droša iekšķīgai lietošanai. Ne visas ēteriskās eļļas drīkst lietot iekšķīgi, tāpēc arī Young Living ir speciāli pluslīnijas ēteriskās eļļas izstrādātas, lai varbūt nejūk, kad tur ir ēteriskās eļļas ar šo savā balto etiķeti. Tās norāda, ka tās var lietot gan gatavojot ēdienus, gan dzērieniem pievienot, var arī ielikt auga kapsulās kādam noteiktam mērķim, piemēram, gremošanas sistēmas uzlabošanai vai kaut kam tādam. Tā. Young Living parasti, kad kāds grib sākt lietot ēteriskās eļļas, tad, protams, ir diezgan tik plašs klāsts, ka nezinu, ar ko sākt. Un Young Living ir izstrādājis lielisku starta komplektu. Kāpēc tad starta komplektu? Tātad tas ir vieglākais un ātrākais veids, kā vienkārši vienā pirkumā iegūt savā īpašumā eļļas, kas noderēs gandrīz visām situācijām dzīves, visām emocionālām un fiziskām vajadzībām, jo tātad tas ir gudri sakomplektēts, tātad, kad tur ir eļļas gan, kas atbild piemēram, par muskuļu atslābināšanu, ir eļļas, kas ir domātas elpceļu atbalstam, ir emocionāli, kas uzmundrina, ir emocionāli, kas nomierina, ir ādai lieliskas eļļas, ir arī tāds maisījums daiģais, kas ir domāts gremošanas sistēmas atbalstam, un vēl, to es vēl parunāšu vairāk. Un tas ir arī veids, kad tev jau ir vairākas šīs eļļas, tas ir veids, kā tu tiešām redzēsi arī šos rezultātus. Jo, piemēram, protams, var sākumā nopirkt vienu eļļiņu un tīri smaržas pēc kaut kad padifūzēt. Tas arī noder, bet, lai redzētu to un sajustu to lielo pārmaiņu savā labūtības stāvoklī, tad ieteicams būtu, ka būtu kādas vismaz 4-5 eļļas, ar ko cilvēki sāka darboties, un ar ēteriskām eļļām, tā kā tas ir tāds tā kā fitotipa līdzeklis, tas ir jālieto regulāri, to nevar tā tur reizi mēnesī kaut ko tur pasmaržot vai iesmērēt kaut kur kādā vietiņā un tad gaidīt, ka tagad kaut kas baigi grandiozi notiks. Nē. Tātad viņas ir jālieto pēc iespējas regulārāk. Es teiktu, es viņas lietoju katru dienu, es katru dienu difūzēju, es katru dienu arī lietoju sejas serumu vai arī smaržas es esmu aizstājusi. Es nelietoju vairs sintētiskās smaržas, kad uzzināju, kas tur iekšā un kādas kaitīgas vielas ir sintētiskajās smaržās, ko var nopirkt veikalos.
Un arī, kad jā, emocionālam atbalstam un kā jau teicu, kad man darbā arī man ir viens difūzers arī darbā, kur es arī ieslēdzu klasē, piemēram, kas strādāja sākuma skolā, tātad, kad bērniem, lai arī būtu šī emocionāli patīkama gaisotne, tad arī kādu ēdienu emocionālam atbalstam vai tieši mācībām vai nomierinošu, ja tas ir jau uz dienas beigām, kad varbūt ir pēc starpbrīžiem satrakojušies. Tad, jā, tāpēc šis ir tā kā ieteicamais veids. Es arī sāku ar starta komplektu, un es no sākuma, ja šaubījos, tad tagad atpakaļ skatoties, es domāju, tas ir tik gudrs pirkums, ka es jau nesen nopirku pagājušo mēnesi tieši, es nopirku otro starta komplektu, jo tur vēl ir viens bonus, kad pērkot tieši šo starta komplektu, sanāk, ja visas eļas pirktu atsevišķi un difūzeri, viss man izmaksā apmēram 40% dārgāk. Tā kā te arī ir sava ekonomiskā pieeja, kad noteikti starta komplektu pērkot būs daudz, daudz izdevīgāk arī maciņām. Nu, kas tad tur ir iekšā? Tātad tur ir lavanda. Lavandu tātad man ļoti patika, kāda meitene no mūsu eļļas grupas nosauc par Šveices nazīti. Es pilnīgi piekrītu. Lavandai ir tik daudz pielietojumi, ka viņi ir tik daudzpusēji, ka viņi tiešām ir kā Šveices nazītes. Man ļoti patīk lavandu pielikt gan šampūniem, tātad es lieku klāt šampūniem, tad man ļoti patīk lavandu likt vannas bumbās. Es arī gatavoju pati savu lūpu balzāmu ar lavandu tieši, jā, jo lavanda ļoti patīk ādai, viņa atjauno šūnas ļoti ātri. Un, jā, ja no sākuma man lavanda likās, ka man viņa nepatiks, jo man iepriekš, kuras bija visur smaržojuši to sintētisko versiju, man viņa tiešām nepatika, un tāpēc, kad es saņēmu starta komplektu, es to lavandu nemaz neskrēju, nevēru tik ātri vaļā, jā. Nu, un tad, kad es izlasīju, ka viņi ir labi matiem, un tā kā man pēc bērniņiem mati bija kļuvuši vēl plānāki nekā viņi ir, tad es arī smērēju lavandu matu galos, lai matu gali nelūst. Nu jā, un tātad tagad tā ir viena no manām ejošākām ēteriskām eļļām. Arī difūzēju vakaros, miedziņam man ļoti patīk lavanda, jā, salieku kopā ar vīraku vai stresa vai lielisks miega ēterisko eļļu difūzēšanas veids, jā. Otra eļļa populāra ir piparmētras eļļa. Tā arī es varētu teikt diezgan daudzpusīga. Tātad ziemā viņa noteikti ir elpceļu atbalstam ļoti laba. Tad viņa arī noder, kad ir tāds panīkums un sagurums, tad piparmētra palīdz, tā teikt, prātam būt modram, možam. Man kā skolotājai tas arī ļoti noder, īpaši, kad ir agri rīti, kad iepriekšējā vakarā nav pietiekami bijusi atpūta, tad piparmētra palīdz pamosties. Man viņa arī patīk, kā no rītiem es cenšos savai mugurai veikt vingrojumus. Es viņu ielieku no rīta arī kopā, piemēram, ar to pašu citroniņu, ko mēs jau redzam blakus, lai pamostos. Viņa palīdz pamosties. Arī man 2 pirmsskolas vecuma bērni ir, kuriem no rīta īpaši vienam patīk gulēt, tad man patīk, ka es ieslēdzu difūzerīti, ka tas palīdz no sākuma tā emocionāli pamosties, un tad jau arī fiziski. Piparmētra vasarā ir lielisks līdzeklis, lai radītu tādu vēsuma sajūtu, kad ir karsts. Viņu var arī iepilināt tādā pudelītē ar izsmitinātāju un nesāt līdzi un kārtīgi sakratīt ar ūdeni, jo, jā,
ja ētriskās eļas tiek lietotas ūdenī, viņas peld pa virsiņu, viņas nešķīst ūdenī, tāpēc, ja ir kāds sprejs ar ētriskām eļām ar ūdeni, tad noteikti ļoti tā kārtīgi sakratīt, un tad var uzspritēt sev virsū sejas uz ķermeņa, tā kā atsveidzinošo efektu. Tiešām, ka karstas dienas, tas ļoti, ļoti palīdz, arī difūzējot dzīvoklī, ir krietni manām tāda mentola, tā vēsuma, tā sajūta. Arī noder šoferiem. Mans brālis strādā par šoferi, kuram jābrauc garas stundas, tad es viņam uzdāvināju tieši piparmētas ētrisko eļu. Ir tāds arī filcīša aplītes, varbūt esat redzējuši, arī Young Living pārdod, bet ir arī AliExpressā tāds tā kā metālisks tāds, ko var pielikt klāt, tur, kur pūš gaisu no mašīnas. Un tad, es brālim uzdāvināju šo, lai viņam palīdzētu. Tad trešā ētriskā eļa ir citroniņš, kā jau teicu. Citroniņš sadara ļoti labi ar piparmētru, lai varētu atbalstīt elpceļus vai arī tai pašai pamošanās nolūkam. Jā, tā, es tagad skatīšos, vai es neaizmirsu. Tā, puiši, man šobrīd ir ieraksts, lūdzu aiziet uz otru istabu. Albertiņa, Emīla, lūdzu aiziet uz otru istabu. Jā, paldies. Tātad, jā, ejam tālāk. Kas vēl ir labs starta komplektā? Starta komplektā ir arī kopaiba. Kopaiba ir ļoti patīkama pēc smaržas. Man viņa arī ir kā miega eļļiņa. Viņa ir nomierinoša, bet vēl kas ir svarīgāks kopaiba, un arī tāpat, kā mēs redzam blakus vīraks, frankincense, abas ir karalienes ādai. Īpaši pretnovecošanās īpašības, tātad abas eļas es lieku, gan kopaibu, gan vīraku lieku savos sarumos, sejas pilinu klāt. Tātad sejas sarumas veidoja, ka ir bāzes eļa, ir Young Living lieliska bāzes eļa, kas sastāv no 6 augu eļļām, un ir arī nopērkams atsevišķi, es gan meklēju vienmēr parasti bioloģiskas šīs bāzes eļas augu, jo, ja jau ētriskās eļas man ir tik augstā kvalitātē, tad es nevaru tās ieliet tādā nekvalitīvā bāzes eļļā. Tad es izvēlos kādu pēc apraksta atbilstoši savam sejas ādas tipam un piepilinu šīs ētriskās eļas. Sejas sarumu svarīgi lietot uz mitras ādas. Es parasti lietoju ziedūdeni, uzspricēju to kā tonika vietā, un tad iepliķēju viegli ar pirkstiņiem eļļu. Jā, jo citādāk ir, ja liek viņu uz sausas ādas, tad gan var rasties, kad aizprosto poras, kad ir tāda smaguma sajūta uz sejas. Tā. Nu, kas vēl ir tur? Lielisks maisījums Blue Relief, kurā redzam, ka ir arī šī kopaiba, bergamots, krustnagliņa. Tā, es nezinu, vai jūs mani dzirdat, puiši, Albert, mani nedzird. Lūdzu, ejiet uz savu istabu. Emīla un Albert. Aiziet, lūdzu, uz savu istabu, kamēr es beigšu stāstīt par eļļām. Paldies, aiziet. Tātad, Blue Relief ir maisījums muskuļu atslābināšanai, arī ļoti, ļoti patīk, jo man bieži pēc darba ir šeit savilkti muskuļi, gan šeit, gan kaklā, jā. Tā, es skatos, kāds man ir uzrakstījis. Jā, viss labi. Paldies, ka dzirdat, es te nezinu, vai jūs dzirdat fonā ar maniem puišiem aktīvajiem. Tātad es arī rociņā ielieku bāzes eļu un tad vienu pilīti šī Blue Relief.
varu pati sev sasmērēt, bet, protams, patīkamāk, ka kāds cits, ja ir vīrakungs, tad palūdz, lai vīrakungs kārtīgi izmasē plecu un kakla daļu. Tad ir tāds maisījums purification. Viņu, tā kā sauc par smaku likvidātoru, viņš tiešām, ja viņu difūzē, tad viņš noņem vienkārši smakas, nav nekāda ne smarža, nekas, piemēram, ja gatavo ēst un gribās, un nezinu, nāk ciemiņi un negribās, ka tur ož pēc tā ēst gatavošanas, ja tur kaut kas tāds specifisks, tad vienkārši var ielikt difūzerī un viņš tā kā to visu smaržu tā kā neutralizē. Bet man šis noteikti, ko es aizstāju ar paštaisīto līdzekli, tas ir paštaisīts veļas mīkstinātājs, ko es arī esmu sapratusi, ka ja man veļa pat nav baigi netīra, ka es viņu lietoju arī kā veļas mazgāšanas līdzekli. Tātad man ir burciņa, kurā ir pusīta sāls, pusīta soda, un tad es iepilinu purification etrisko eļu, sakratu visu un vienu kausiņu, kas man palicis no seniem laikiem, kas vēl lietoju ķīmiski ražotos līdzekļus no kā sauc to, vaniša, man tāds rozā tas kausiņš, tad es to vienu kausiņu ielieku uzreiz veļas nodalījumā, un ir dabisks veļas mīkstinātājs, nav nekāda īpaša smarža veļai, vienkārši viņa ir svaiga, tīra. Un ja man nav baigi netīrās drēbes, es pat nelieku klāt veļas mazgāšanas līdzekli. Nu jā, un tad man ļoti iepatikās sākumā, un šī nākamais maisījums stresu veļa patīk daudziem, pat tiem, kuriem varbūt kāda smarža no sākuma liekas netika pievilcīga. Tas ir normāli. Man arī pašā sākumā patika citrusijā un stresu veļa, pārējās kopaiba jāpatika, bet vīreks vai tur bija tas pats Blue Relief vai tur tāds elpceļiem šis te maisījums, kur viņš ir, tas elpceļu maisījums RC, ja? Respiratory Care, arī Digest, un arī tas tīvs man ne īsti patika, jo man bija oža pieradus pie sintētiskām smaržām un vajag kaut kādu laiku, kamēr oža atkal pierod pie dabiskām smaržām. Tā. Nu tad te ir arī maisījums tīvs, kas ir Young Living bestselleris, labāk pārdotais, īpaši ziemā. Šī kombinācija ļoti palīdz dezinficēt gaisu. Tiešām ir izpētīts, ka dezinficējot apmēram 96% tiek attīrīts gaiss no kaut kādām sliktajām baktērijām. Un, piemēram, ja kāds slimo mājās vai pat vienkārši profilaktiski, tad var lietot šo eļļiņu. Un ir arī uz šīs eļļiņas, tāpēc tīrīšanas līdzekļu līnija, kad viņa arī dezinficē virsmas, ir mutes kalojamais līdzeklis, ir pat zobu diegi ar šo tīvs, ir kas man vislabāk patīk, arī koncentrāts ar tīvs etrisko eļļu, kas ir, kur tikai vienu korķīti vajag atšķaidot ar ūdeni, un man ir gatavs visu virsmu tīrītājs, kur es varu dot saviem bērniem mazajiem, kur es varu tīrīt auga lapas ar viņu. Viņš ir tik draudzīgs dabai, bet arī galvenais efektīvs. Tas nav tikai, ka ir draudzīgs un tīra, un netīra, bet draudzīgs un tīra. Tad ir šis Digest maisījums, kas ir domāts puncītim, kad ir kāds diskomforts puncītī, arī puikām lietoja, arī sev, kad ir varbūt kaut kādi, nezinu, tur saēdies ne to vai kaut kas tāds. Nu, un RC bija elpceļu atbalstam. Tā, es tagad skatos, ka es laikam esmu aizrāvusies. Un tūlīt mums būs jābeidz, man rāda, ka ir palikuši dažas minūtes. Komplektā ietilpst arī pamēģināšanai Ninja Red goji dzēriens, ļoti labs. Tad ir atsevišķi jārunā
cita tikšanās reize, jo tur tiešām daudz ko var stāstīt par šo dzērienu. Arī šāds te brīnišķīgs metāliskais rullīša uzgalītis, ko var pēc tam likt virsū tukšajām pudelītēm, un ir gatavas jau sev smaržiņas vai tāds emocionāli atbalstošais rullītis vai pušumiņiem, ja var uztaisīt dabisko bērniem līdzi, ko var paķert, kad vasarā brauc kaut kādos izbraucienos. Un tā, jā, šī ir tā viņu piedāvātā V6 bāzes eļļa, un tagad ir jaunajos komplektos arī mazā pudelīte ar šīm eļļām. Es nepaņēmu ātrumā līdzi savu kasti parādīt jums, kad tātad te ir gan kokosriekstu eļļa, gan sezama, gan vīnogu, gan mandeļu, gan kviešu dīkstu, saulespuķu un olīveļu, kas ir ļoti labi ar šo eļļu. Viņa nav taukaina, lieliski un ātri uzsūcās ādā un neaizspļusto porus. Nu, un tad ir jāizvēlās savs difūzers ar starta komplektu. Protams, šis ir U-drop difūzeris, kurš kopā ar ētriskām eļļām šīm 11, tātad izmaksāties gandrīz 184 eiro, 135 ar kaut ko bija vēl. Jā, tātad tur ir gan 11 gaismiņu opcija, gan 3 intensitātes režīmi, ka viņš pūš visu laiku vai pūš ar kādu minūšu starpību. Darbojās līdz pat 10 stundām, ir ērts un viegli kopjams. Otrais variants ir šis tāds romantiskāk paskata Desert Mist, bet arī ar tām pašām opcijām un cenu. Šis nu ir tāds glaunāks, tas ir ekskluzīvs dizains no, ja nemaldos, kļavas koka un stikla. Jā, ir vadāms ar pulti un vēl viņu var izmantot kā tumbiņu. Jā, un tad ar šo difūzerītu komplekts izmaksā 300 eiro. Un kā to var iegādāties? Young Living ir izvēlējies pārdošanas veidu caur cilvēkiem, caur izplatītājiem. Tāpat kā es nopirku šo starta komplektu no kāda, varu to pārdot kādam citam, tāpat arī jebkurš cits var to darīt, nopērkot to no manis. Tātad ir jāreģistrējās mājaslapā ar manu linku vai es arī nosūtu to linku, ja interesē, var sazināties ar mani vai arī sazināties ar to cilvēku, kurš uzaicināja tevi uz šo nodarbību, tad ar viņa šo linku var reģistrēties.